pulkstenis ir 10 vakarā, un mēs, kā jaunuzņēmuma vadības studenti, mēs tā diezgan bieži paliekam vairākas stundas nekā ir nepieciešams strādāt. Bet ir ļoti patīkami garas dienas vakarā, kad visu dienu es nosēdēju uz krēsla, apsēsties mīkstā krēslā, atlaist galvu. Un varbūt tos pēdējos uzdevumus, kas ir palikuši un kas ir jādara tā caur smagām sāpēm, tos izdarīt komfortā. Jo kāpēc kaut ko darīt sarežģīti, ja to izdarīt komfortā? Piemēram, varbūt šādi varianti, kā strādāt. Varbūt parastie sēžamie varianti, kā strādāt. Mēs izvēlamies pupmaisus.